nu, mūzika ir tā foršā lieta, ka tās ir tādas sēkliņas, kur tu ieliec tajā pasaules zemē, un vienkārši viņas lēnām aug, un arī tie augļi tev lēnā garā arī tevi atrod, vai varbūt pat tu zini, ka vienkārši tas kaut kad tam pienāks laiks, pat ja tas nav pamanīts. Bet tu zini, ka tu to varēsi kādā brīdī atkal sākt ar to strādāt, un tas tā ir baigi. Super forša sajūta. Bet jā, un, protams, ka lēnā garā darbojoties ilgstoši, arī, protams, autortiesības un blakus tiesības ir kaut kas tevi visu laiku mazliet pabalsta un atbalsta tādā, kur es vismaz uz nākotni, tagad pēc tās savas iekšējās finanses sapulces un audita, ko es esmu veicis, es esmu nolēmis, ka es ļoti gribētu nekad to naudu neaiztikt, un varbūt tas varētu būt man tā daļa, ko var novirzīt tam iekrājumu. Kaut kas tāds fiksēts, kas visu laiku fonā. Investīciju lietai vai tai bērnu nākotnē vai savai nākotnē vai kaut kādai tādai finansiālai neatkarībai tajā brīdī, kad tu vairs varbūt neesi tik vai nevēlies būt tik super aktīvs.